Sveiciens Latvijas Kultūras akadēmijas raidieraksta LK runā klausītājiem. Mani sauc Kristiāna, es esmu maģistra studiju programmas Kultūras un mākslas pārvaldība pirmā kursa studente, un tu klausies tematisko sadaļu Studentiem viss apnicis. Šajā epizodē runāsim par to, kā maģistrantūras studijas var kļūt par iespēju apzināti restartēties, pārdomāt savu profesionālo ceļu un augt. Tāpēc šodienas ieraksta tēma – maģistrantūra kā izkāpšana no autopilota. Meklēsim atbildes uz jautājumiem, kā veidot profesionālo identitāti studiju laikā, kā šis process izskatās, kad es jau nobriedzis cilvēks ar darba pieredzi, un kā akadēmiskā vide var kļūt par tiltu ne tikai uz nozari, bet arī jaunu dzīves posmu. Bet neuztraucieties, es nerunāšu viena pati. Šodien sarunā mēs būsim 4. Ar mani kopā šo sarunu veidoja arī 2 maģistrantes, manas kursa biedrenes Ināra. Sveiki! Un jā, mums būs vēl viena Kristiāna. Sveicināti! Un tā kā šī tematiskā sadaļa top kopā ar raidierakstu Viss apnicis, mums pievienojas arī Linda no podkāsta Viss apnicis. Čau, Linda! Čau! Linda ir labāka par mums, viņai jau ir maģistra grāds no Kultūras akadēmijas. Pirms sākam sarunu, mēs nosūtījām gan saviem kursabiedriem, gan arī citiem akadēmijas maģistrantiem lūgumu atbildēt uz vienkāršu jautājumu. Kāpēc tu nolēmi studēt maģistros? Paldies visiem, kas atbildēja, ja arī starp klausītājiem ir šie cilvēki. Mēs saņēmām gan ļoti detalizētas, gan viegli ironiskas atbildes, ar dažām labprāt padalītos arī ar jums klausītāju. Ināra, kas bija tavs favorīts? Jā, atbildes bija daudz, un man ļoti daudz, kas saskanēja ar lasīto no citu maģistru domām un motivācijām, bet tas, ko es izdomāju izcelt, ir tā iedvesma, un man sajūsmina, ka cilvēki iedvesmo viens otru, un te nu kāds jauks maģistrants raksta, ka viņš ir meties savu studējošo bērnu izaicinājumā un pieteicies Maģistros Kultūras akadēmijā. Forši! Kristiāna, kā ar tevi? Es aizķēros aiz līdzīgas domas. Es ļoti varēju asociēties ar vienu maģistrantu, kurš stāstīja, ka viņam vienā brīdī ļoti daudz draugi sāk studēt, un tad viņam radās pilnīgi tāds tā kā FOMO, un es varu ļoti labi iedomāties to sajūtu, ka tur taču kaut kam ir jābūt, ja jau tik daudzi to dara un tā. Bet man arī ļoti patika atbildi par to, ka vienkārši sagribējies vēl vienu izlaidumu dzīvē, kuram gan negribās. Es varu piekrist par FOMO. Man arī ļoti patikās tā doma, ka es varētu savam vārdam kabināt priekšā MG art. Es gan nezinu, kur es daudz izmantošu praksē, sūtot tādus ēpastus, piemēram, kur ir mans parakstīņš ar šādu priedēklīti, bet tas bija tas absolūtais FOMO. Vēl arī mums ienāca atbildes, piemēram, ka cilvēki izšķīrās, vai visvienkāršāk atbilde, man nebija ko darīt. Bet ja nopietni, bez ironijas, tad es varu piekrist arī vienai absolventē, kas rakstīja, ka viņa cerēja uz sarunām, pieredzes apmaiņu ar nozares cilvēkiem un iespēju paskatīties uz kultūras procesiem padziļinātāk. Tālūk, Linda, es jau pieminēju, ka tev tātad ir jau maģistras kabatā no Kultūras akadēmijas, no radošajām industrijām. Tu arī iepazinies ar šīm atbildēm, vai tu kaut kur redzēji starp tiem iesniegtajiem atbildēm arī savu motivāciju, un varbūt kas bija tava motivācija studēt maģistros? Ne līdz galam es savēju nesadzirdēju. Nedaudz man par to FOMO, ka man arī likās, ka kaut kam tev ir jābūt, ka ja jau visiem ir apkārt maģistra grāds, tā jau man viņu arī vajag dabūt. Atbildi, ar kuru es absolūti neasociējos, ir vēl viens izlaidums, jo kāpēc iet cauri tam procesam, lai meklētu drēbes. Ja vēl karstā vasara gadās. Jā, un visas tās garās sarunas, to es absolūti, tā absolūti nebija mana motivācija, bet es iestājos vairāk, tāpēc man drīzāk tāds, kā angliski saka, imposter sindroms, viltvāža sindroms, latviski tā mums būs, jo man šķiet, ka, es nevaru iet tālāk pa karjeras kāpnēm, ja man nav īstā izglītība. Man bija komunikācijā, bet, tā jau mārketingā to nepietiek. Kaut kādu biznesu tur vajag, un radošajās industrijās tas tāds apvienojums starp kultūru un biznesu, principā. Tā. Un kā jums, dāmas, tad jūsu motivācija pa īstam, kāpēc tad piedalīties šajā pasākumā maģistras? Jā, tas ir interesanti klausīties un domāt un atcerēties, kas tad tur bija man galvā pirms tā, jau gandrīz gada, kad es uz šo soli parakstījos, bet tas mans stāsts bija tāds, ka kaut kādus 10 gadus aptuveni tā aktīvi strādājot arī mārketingā un zīmolvedībā, līdzīgi kā tu, Linda,
Bet tad tie pēdējie pāris gadi man kaut kur sāk parādīties tāda maza balstiņa. Jūs zināt to mazo balstiņu, vai ne? Kas tur reizēm saka, vai tas ir viss? Vai tu vari vēl kaut ko dzīvē? Vai šitā tu nodzīvos līdz tai pensijai? Un tad tu sāc pamanīt to savu autopilotu ikdienas arvien vairāk un vairāk. Un tas nemieši pārņem. Un tad vienā brīdī jāsaprot, ka kaut kas ar to visu ir jādara. Un es nolēmu izlēkt no tā autopilota, paņemt restartu, aiziet no darba un pamēģināt, ko man dzīve piespēlē. Tad sākumā es sāku dažādiem kursiem, un tad es sapratu, bet tas ir baigā lieta, tā mācīšanās, un tā jaunā informācija ir svēta lieta, un to vajag vēl nopietnāk un tā pamatīgāk. Un man sagribējās būt tajā vidē, kas liek domāt, kas intelektuāli izaicina. Nu, un kā jau tas tad dzīvē arī sakrīt, tu paņem scrollēt telefonu un atrod to Kultūras akadēmijas reklāmu un atrod savu sapņu programmu, kur apvienojas gan tas radošums, gan menedžments. Bet kultūras pārvaldība nebija tava pirmā izvēle, ne? Es sākumā ļoti tēmēju uz radošajām industrijām, tāpat kā tu, Linda, ko tu jau studēji, bet redz, kā viss sakrīt, un es esmu ar jums, un tā grupa ir fantastiska, un īstenībā man šķiet, ka tieši šī zināšanas ir tas ko man vajadzēja dabūt. Es varu paturpināt, un arī es faktiski izdomāju bišķi vairāk kā pirms gada mācīties Kultūras akadēmijā. Es jau biju bakalauru dabūjusi 2019. gadā, un tad man liekas, man tā bakalaura rakstīšana, veidošana, jo es studēju audiovizuāļos, mums bija jātaisa filmas un jāproducē filmas. Tas man bišķi traumēja mentāli, un es ļoti ilgu laiku pastījos katru vasaru uz tām programmām un saprotu, es vēl neesmu gatava, tiem vakariem, tai rakstīšanai, tai lasīšanai. Nav. Un tad pagājušā gada pavasarī Kultūras akadēmija ievēlēja rektoru jaunu, profesoru Dāvi Sīmani, un tas man tā samotivēja. Man likās, būtu interesanti mācīties Dāvi akadēmijā, un tad vēl arī bija nodota tur finišējās process ar šīm telpām, kurās mēs šobrīd esam, kas ir filmu skola un viss šis te tabakas fabrikas kompleks. Tas man likās te jauna elpa kultūras studijās. Un kaut kā, tieši sanāca, kad bija atvērtās durvju dienas, es jau biju papētījusi, kādas ir iespējas maģistros, atnācu uz durvju dienām, atvērto durvju dienām, un vēl vairāk samotivējos, un tad es jau tajā vasarā, kad bija tā pirmā uzņemšana, es jau skaidri zināju, uz ko es nāku, ka es to gribu darīt. Vēl arī man bija bišķi garlaicīgi tajos pavasaros, garie vakari, gaišie, man likās, es varu kaut kā varbūt vērtīgāk to savu laiku izmantot. Vai arī šo pavasaru tā jūties, ka tā ir laba ideja? Šo pavasaru man tieši gribētos bišķi vairāk to brīvo laiku, bet nekas, mēs jau esam pusē. Es sev vienmēr tā motivēju, mēs jau esam pusē, tad ir vairs ir jānoiet tikpat, ja ne pat vēl mazāk nekā ir jau noiets, un tad līdz ar kur nu vairs. Bet jā, un tad jāatzīst, ka tajos tumšajos rudens vakaros bija vēl grūtāk nekā gaišajos pavasara vakaros ar motivāciju mācīties, bet tas tika izdzīvots, viss kārtībā, pirmā sesija nokārtota, tolotās mēs otro būsim nokārtojuši. Viss kārtībā. Nu jau vairs atpakaļ ceļu mums nav. Nu tiešām, un kurs ir tā motivē, ka tu nevar atkāpties vairāk. Vienmēr jau var pēdējā mirklī skāpt. Vienmēr var. Tas briesmīgi, bet var. Jā, cerams, ka ne. Kristiāna, kā ar tevi? Kas bija tava motivācija maģistram? Man vispār ļoti patīk studēt. Šis ir mans 3. mēģinājums iegūt maģistru dažādās augstskolās. Cerams, ka pēdējais. Bet man ir sajūta, ja ne pēdējais, tad šis būs pirmais, ar kuru man tiešām izdosies. Un es arī domāju par to, kādas ir atšķirības starp šo un iepriekšējām reizēm, ja man patika arī iepriekšējo studiju kursi, ko es biju izvēlējusies, un es patiesībā studijas pārtraucu tieši tāpēc, ka man patika, un man nebija sajūta, ka es spēju studēt ar pietiekami lielu atdevi, man negribējās tā kā izniekot to laiku, vienkārši studējot tā par roku galam, bet tā liela atšķirība bija tā, ka šoreiz es iestājos uz programmu studēt to, ko es būtībā jau ikdienā daru. Un tas, man liekas, arī ir tas iemesls, kāpēc man ir tāda šobrīd pārliecība, ka es noteikti absolvēšu. Cerams, ka kopā ar jums, bet es noteikti absolvēšu.
Bet vispār tieši pati iestāšanās tieši šogad pagājuši gadu, bija ļoti, ļoti spontāns lēmums, man liekas. Tas arī notikts ar Facebook reklāmām un papildu uzņemšanu, man liekas, tas bija kaut kāds 4 dienu process garākais vai kaut kas tam līdzīgs. Bet vispār tā sajūta bija tāda, ka man bija beidzot pirmoreiz dzīvē ļoti stabils darbs, ļoti normāls dienas režīms, brīvais laiks, normāls miega daudzums un tam līdzīgi. Un kaut kas nešķita ok tajā visā. Vai ka visi sačakarēja. Jā. Kaut kas dzīvē nešķita viss ok, jā. izdodas. Ui, nē. Bet tā kā no šodienas viedokļa skatoties, es domāju, ka tas ir tas, ko mēs saucam par rutīnu būtībā. Man kaut kad sen vienā projektā bija tieši izskanēja tāda frāze, ka komfortā nekas neaug. Un tad man liekas, ka tas ir tas, kas ir noticies, ka visiem bija bišķi tāds komfortiņš, jau kā Ināra šo definēja autopilots, tev ir, visi kā ir, bet vai šis ir viss, kas mums, ko mēs varam sagaidīt un tā. Bet Ināra, ja jau pieminēja tevi, man te pirmā ir arī jau konkrēts jautājums, kā mēs iesauļojam mūsu podkāsta sarunu blokos. Vai tu šobrīd jūties vairāk kā studenti vai kā profesionālis? Un vai tu spēj šīs lomas savienot? Zini, tas septembris un tā jaunā loma akadēmijā kā studentam, tas bija tāds interesants, svaigs sākums, jo bakalaurs pabeidzu vairāk kā pirms 15 gadiem, tā kā man tā pauze ir bijusi diezgan iespaidīga. Bet tāpat laikā, esot šajā te savā pusjaunajā vecumā, kā es saku, un ar visu to pieredzi, interesanto profesionālo, kas man ir bijusi arī manā dzīvē, plus šo jauno studenta lomu, es nevarētu viņu tas tā kā atdalīt, un es viņu redzu tādu kā kopumu, ja man būtu tā kā jāidentificējas kaut kā, es teiktu, kas esmu cilvēks, kas ir izvēlējies iet uz izaugsmi, kas ir izvēlējies tā kā intelektuāli bagātināties, un īstenībā tas ir tas foršākais, tā foršākā sajūta, kā es gribu sevi redzēt arī. Bet students taču var būt profesionāls. Es profesionāli studenti, mēs te visi esam maģistrantūrā, jā. Absolūti, jo tas jau... Tur jau tā atšķirības ar maģistru un bakalauru ir vismaz mūsu prāt, kā mēs tagad runājām, gatavojoties, ka tu jau tu neesi iesācējs, nezinītis, tev nevajag obligāti super nopietnu praksi, lai gūtu to pieredzi, un pēc tam tu darba tirgu jau būtu kaut kāds nozīmīgs spēlētājs, bet... Un visi šie kursa ietvaros notiekošie darbi, tie jau tādi nopietni, pamatīgi profesionāli projekti, kurus mēs izstrādājam, kas jau liecina par to, gan pa par īstam. mūsu Viņi ir pa īstam. Un arī šis ir pa īstam. Arī šis ir pa īstam. Jā. Jā. Bet, Kristiāna, kā ir ar tevi? Es zinu, ka tu strādā ļoti dinamiskā mēdiju vidē. Kā tas studiju process vispār ienāks tavā dzīvē un vai tas izmainīja kaut kā tavu skatījumu uz tavu darbu un kāda ir tā sinerģijas ar tavu profesionālo dzīvi un studijām šobrīd? Man šķiet jau no pašiem pirmajiem kursiem, pašām pirmajām lekcijām, man bija tāda ļoti skaidra apziņa, ka es esmu pieņēmis pareizo lēmumu tieši šobrīd un tagad, un ka es esmu izvēlējusies pareizo programmu. Un man bija pilnīgi skaidrs, ka Kultūras akadēmija būs tā vieta, kur es mācīšos. Es esmu fanāts šai skolai un no 9. klases, manuprāt, un tad vienkārši prasīja bišķi ilgāk nokļūt šeit. Bet, jā, jau no pirmajiem kursiem, kas mums bija, piemēram, organizācijas socioloģija, vai mums bija arī tāds brīnišķīgs kurs pārvaldības un līderības teorijas, kur mēs lasījām literatūru, skatījāmies piemērus un gadījumu analīzes. Un es ļoti daudzos šajos kursos saskatīju to, kas man notika dzīvē profesionāli, kas notika manā darba vietā. Es redzēju vidēja līmeņa menedžmentu, kas bija tā pozīcija, kurā es pēkšņi nokļuvu. Un es varu lasīt, man bija iespēja lasīt teoriju, kā vidējā līmeņa menedžeriem tur darboties uz augšu un uz leju savā profesijā. Un organizāciju socioloģijā šie te radošie piemēri un mēdīju piemēri, kur mēs lasījām par, man liekas, tā bija Kolumbija, un par viņu it kā sabiedrisko mediju, kurš patiesībā nav tik sabiedrisks, kā gribētos. Un tad es arī guvu absolūti šo te pievienoto vērtību, ko man gribējās, kas ir
tās filozofiskās sarunas par mākslu, par estētiku, par kultūru, kas man bišķi ikdienā pietrūka, jo ar draugiem mēs agrāk taisījām tādus filozofiskos vakarus, kur mēs runājām par nāvi, par miegu, mēs runājām par attiecībām, un tas bija baigi forši, bet tagad mēs to kādu laiku neesam darījuši, jo visiem ir savas lielās dzīves, un tad, kad mēs satiekamies, tad jau tagad ir sarunas par bērniem, par politiku neizbēgami, par karu, kas elpo pakausī visu laiku, un man gribējās bišķi to mākslu savu atpakaļ dzīvē. Tu noteikti tagad tavos brain game vakaros, es zinu, ka tu to dari, tu noteikti esi kultūras lauciņa eksperts, Es esmu kultūras un popkultūras lauciņa eksperts tieši tā, un tas man ļoti patīkās, un man bija brīnišķīga pieredze, ka tas, ko es mācos, es to redzu arī praksē, un arī tas, ka, mēdīju vide nosacīta ir it kā kultūra, vismaz zem kultūras ministrijas Latvijā, lūk, un tad, es ļoti daudzos mācību procesā darbos varēju izmantot savu reālo darba vietu kā piemēru un savas reālās pieredzes kā piemēru, kas bija ļoti, ļoti vērtīgi. Kā jums ir bijis ar pieredzi, Kristiāna, piemēram, tev kā ir bijis ar to, ko mācamies mēs skolā, un kas tev kā tu to redzi savā darba vietā? Es to bijušajā darba vietā. Tiešā veidā tik labi neredzu, bet es vairākus gadus strādāju darba vietā, kas vairāk bija saistīta tieši ar kultūru politiku, un kas varbūt šķita mazliet tā kā nostāk no tā mūsu studiju procesa, bet tas, kas mani visvairāk pārsteidz, laikam ir tas, ka Latvijā kultūras jomā, ka arī akadēmijā es sastapu tos pašus cilvēkus, kas strādā pie tiem pašiem jautājumiem, un ka būtībā tas apakšnozaru dalījums varbūt nav tik svarīgs, kā tas, ka mēs joprojām runājam par kultūru, un mēs studējam kultūru, un ka tas ir tas pats cilvēku loks būtībā. Jā, es varu piekrist par to kultūra politiku un kultūra ekonomiku, un tieši tām programmām tas man bija ļoti eye-opening pašai, un ļoti interesanti, un skatīties, kā tas finansējums tiek pārdalīts, un man ļoti patika, ko mums teica lektors Sandis Voldiņš par, ka kultūras ministriju varētu pārdēvēt par būvniecības ministriju, ņemot vērā, cik daudz viņu pēdējos gados vienkārši ceļ vai renovē vai restaurē kultūras ēkas, bet, par šo sapratīsim, vai atstājam podkastā vai nē, minot vārdus. Bet, Linda, pastāstīja, tu studēji citu programmu nekā mēs, lai gan tev iespējams arī bija kaut kas pārklājās ar to pārvaldības pusi. Kā tev ir, vai tu atceries, kur tu biji posmā, kad tu studēji un kur tu biji profesionāli, un vai tur tās lietas pārklājās, vai tās zināšanas pārklājās? Jā, tad, kad es sāku studēt, es strādāju mārketingā, un man likās, ka tas absolūti papildinās visu manu dzīvi un darba dzīvi un tam līdzīgi. Un pusgadu mācījos un nomainīju darba vietu un aizgāju valsts pārvaldi. Un tad tajā mirklī bija tā, bet kāda jēga man turpināt? Nevienam te nevajag manas radošās industrijas. Un tad es uz to paskatījos, es vienkārši varu kļūt labāks cilvēks, jo uzreiz es absolūti nesasaistīju, jo tā, ka es tur tās skolas lietas daru, un es to skatījos, šī ir iespēja man kā kaut kur ārpus mana, kā es to saucu, kārtīgo pēdiņās cilvēku darba, iet un strādāt ofisā, un tad es varu pēc darba darīt tās radošās lietas. Man tiešām šķiet, ka tās kaut kā līdz galam varbūt es nevaru savienot dzīvē, un tad, kad kāds runā par īsto darbu, un tad tas radošais, man tiešām bija tāda baigā dilēma tajā mirklī, jo es nevarēju to salikt tā manā galvā, lai visas manas vajadzības apmierinātu vienā kastītē. Tagad gan es absolūti tā vairs neuzskatu, un radošums un radošā ikdiena var būt daļa no tavas dzīves. Es teiktu to, ka man vien tāda, tas informācijas apjoms, kas ir jāapstrādā, ir, un tā prasme strādāt ar milzīgu informācijas daudzumu noderēs jebkurā darba vietā, kur tu strādā. To visu var izmantot vienmēr, un kaut vai arī zināt, kādi kultūras pasākumi vai kaut kas interesants notiek pilsētā, vienkārši tev padara par interesantāku cilvēku. Neviens negrib katrā darba pauzē ar tevi sarunāties par atkal tā sieviete vai vīrietis uzrakstīja to briesmīgo ēpastu. Tas ir tik garlaicīgi. Sēžam un runājamies par interesantiem dzīves notikumiem. Man likās interesanti, Kristiāna, ka tu teici par tiem draugiem, ka jūs tur mazāk un runājat par interesantām filozofiskām lietām un sākat runāt par bērniem. Jā,
tā ir lieta. Tad tas varbūt ir... Tad, kad tu studē, tu tiec pie tiem cilvēkiem, kuri iespējams grib izlausties no tām ikdienas sarunām, un viņi vienkārši alkst runāt par jebko, kas nav tava ikdienas dzīve. Man ir interesanta piebilde, jo man ir šīs studijas tieši devušas tādu jaunu šķautni, kas ar saviem bērniem var runāt par kultūru un visiem šiem interesantajiem radošajiem procesiem, ko es apgūstu skolā, jo viņi jau ir tādā pusauģu vecumā, un tad mums tā saruna topika paplašinās, un ir forši ienest tajā ģimenes dzīvē, un sarunās arī šo šķautni, ko es sasniedzu te kopā ar jums radošajā. Ļoti labi. Es esmu pati kaut kādas lietas, ko esmu mācījusies skoliņā. Es aizēju uz darbu, un tad mums ir kaut kāda, pirms pusdienā vai kad kaut kāda lēnāka diena, tad es arī stāstu, skolā mēs runājam par šo. Man ļoti patika filozofija. Varbūt ne visi man piekrīt kursbiedri, bet man ļoti patika runāt par estētiku, par ētiku, par riebumu, par skaisto, par patiku kā tādu. Man tas likās ļoti izaicinoši, un tas, ko es arī teicu kursbiedriem, filozofija nav īsti pareizs vai nepareizs atbildes. Labi, mums varbūt profesors kaut kādos brīžos teica, kad viņš prasa mums ļoti konkrētu lietu un kāds pasaka savu viedokli, un viņš saka, nē, tā viņš to tā nedomāja, bet man šķiet, ka mēs kopumā varējām ļoti interesanti sarunāties, un mēs visi sarunājāmies, un tas bija tik stimulējoši, un es aizgāju, es pēc tam mēs ar draugiem satiekamies svētdienās uz brokastīm nereti, un tad es tur ievadu tās tēmas, bet tad viņas tur ļoti ātri apsīkst, jo neviens nepelna to maģistru kopā ar mani, tad man jāmeklē sabiedrotie, un man ir sabiedrotie, man ir vesels kurs ar sabiedrotiem, un man patīk, ka mums arī ir pārnesušies tie priekšmeti no viena semestra uz nākamo citos lekciju kursos, kur mēs esam jau bišķi intelektuālāki, man liekas, ka mēs varam iesaistīties tajās sarunās, piemēram, ar profesoru Rūtu Muktu Pāvelu par riebumu, kad man liekas, ka mēs saprotam, ko tas nozīmē kultūrā un mākslā, un tad mēs esam vienkārši bišķi labāki, man liekas. Jā, kopumā tas burbulis tā kā ir plašinājies, vai arī tā, ka tas tavs ierastais burbulis ir savienojies ar citiem burbuļiem, un tas ir tik forši sajūta, ka tu esi tāds bagātinātāks. Bet, un tagad jūs varat radīt to FOMO savai ģimenei un saviem draugiem, sākot runāt par šīm tēmām. Bet ziniet, kas gan nav noticis, nav laika iet uz kultūras pasākumiem. Jāsēž lekcijās. Jāsēž lekcijās. Vai jābas to lekcijas. Jo mums tas pirmais semestris, un arī šis semestris mums bija pa 3-4 dienām nedēļā lekcijas vakaros, un tu esi 9 brīvs, un tad, jāiet mājās gulēt un mācīties rītdienai, un jāiet uz darbu rīt no rīta, un tad bija pa laikam, kad arī pie Aijas Lūsas tajā pašā kursā, kur es arī mēs satikāmies, viņa tā, tu nebija uz manu lekcijas, tā, jā, jo es nodarbojos ar kultūras mārketingu, to, ko tu man mācies, kavēju šo kultūras mārketinga lekciju, jo es nodarbojos ar to, diemžēl, vai ka mēs gājām uz tiem kultūras pasākumiem kaut kādiem, mums arī ir bijuši pasniedzēji, kas tā kā piedodiet, es dabīju biļetes uz JRT, vai mēs varam pārcelt lekciju, un tā, kad mēs jau tagad zinām, cik tas ir nopietni, grūti izdarāms gājiens, tad mēs tā kā, labi. Tas īstenībā tā absurdi sanāk, jo kā studentam tev visu laiku pienākās atlaides, un tu vari tikt uz tiem pasākumiem lētāk, un bet tev nav laika. Pasto darbu varbūt. Labi, nav tik slikti vīkendi, taču ir. Jā. Bet, rudens sesijā man ļoti daudz vīkendu pagāja mācoties, bet tas varbūt bija tikai man. Kristiāna, es zinu, ka tu minēji ļoti trāpīgu lietu. Mums sarunās pirms tam, ka bieži profesionālajā dzīvē pienāk brīdis, kad gribas pajautāt, vai es vispār daru šo pareizi. Tu varbūt vari pastāstīt arī to stāstu, kā tu nonāci tos maģistros, vispār kā tu domāji par to studēšanu, jo tad tas sasaucās ar to, ka vai tad tas maģistrs vispār ir vajadzīgs. Jā, man bija tāds interesants pieredzes stāsts, ka tā, kad es izdomāju, ka tagad ir jāsāk tā riktīgi strādāt, es nolēmu, ka kultūras projektu vadība un producēšana varētu būt kaut kas, kas man interesē, un es zināju tādu cilvēku, kas ar to nodarbojas, un tad es rakstīju šim cilvēkam un teicu, Klau, es tagad tā kā gribētu, ko man vajadzētu darīt, vai man tā kā vajadzētu iet studēt, vai es tā kā varu mēģināt bez studēšanas, tajā brīdī man jau bija bakalaurs, un
tā vietā, lai man atbildētu, viņi vienkārši man pieņēma darbā pie sevis. Ļoti labi. un rezultātā es nesāku studēt maģistros tieši šo kultūras menedžmentu, jo mans bakalaurs nebija saistīts ar menedžmentu. Bet, jā, bija kaut kāds iemesls, kāpēc, un man šķiet, ka šeit varētu atgriezties arī mazliet pie tā imposter sindroma, ko tu minēji par to, ka, bet kā lai es zinu, tā kā, ka es daru pareizi, es neesmu to mācījusies, un labi, jā, man ir kaut kāda mentora, bet viņa arī nepārauga katru manu soli, tā kā, un tad likās, bet varbūt studijas ir tā vieta, kas var iedot man kaut kādus rīkus, kā es varu tā kā pārbaudīt un tā kā, vai iedot man sarakstu, kas ir pēc kārtas jādara, ja es gribu kaut ko menedžēt un kā to pareizi izdarīt, un tas var vismaz pārbaudīt, vai es esmu tā kā to darījis pareizi. Bet, jā, studiju procesā es tā kā sapratu, ka nav jau tāda saraksta, jo katrs pasākums ir pilnīgi citādāks, katrs projekts pilnīgi citādāks un nav tāda viena pareizā veida, kā to darīt. Un tad arvien lielāku daļu tā kā ņēma tā pārliecība, ka tās studijas priekš manis ir kaut kas, ko es esmu dzirdējusi arī citus cilvēkus bieži runājam, ka tas ir patiesībā vairāk tiešām par to kontaktu veidošanu un tīklošanos. Kas man šobrīd šķiet, ka priekš manis ir tā kā viena no svarīgākajām komponentēm, bet es nezinu, kā jums liekas, vai tas ir, vai tā kontaktu veidošana ir līdzvērtīga tam tradicionālajam studiju procesam, vai viņas ir vienlīdz svarīgas, vai varbūt pat kontakti kaut kādās situācijās ir pat svarīgāki par to lekciju saturu. Absolūti, tas, ko tu stāsti un ko tu piemini, īpaši man cilvēkam, kas ir ienācis kultūrā no vispār citas nozars, tad tie kontakti un tīklošanās un tā iespēja satikt cilvēkus, ko sniedz akadēmija, ir īstenībā zelta vērtē. Jo savādāk jau tu īsti nevar iebraukt, kas te notiek, kā te lietas kustās, kur kultūrai, kā kultūra darbojas, ar ko jāsāk, kas jāuzrunā. Un man jau ir vairāki piemēri, kur tieši akadēmijas pasniedzēji foršie ir aizveduši un iedevuši un ievirzījuši dažādos foršos kultūras projektos, kas ir labs sākums. Es gan laikam varbūt gribētu nedaudz atgriezties pie tās sākuma daļas, ko tu minēji par to arī viltvārdi un to, kur vajag to pareizo sarakstu un ka kāds pasaka. Es uzskatu, ka es esmu profesionāls, esmu padzīvojis dzīvē, tad labi padzīvojis. Un es tā kā saprotu, un mana pārliecība, ne tad, kad es sāku studēt, tad es absolūti tā neuzskatīju, bet tagad visi izliekās, ka kaut ko saprot. Vienkārši cilvēki daži māka labāk izlikties nekā citi, ka viņi visus saprot, viņi visi kontrolē, viņi zina, kam jāsako, un tad ir vienkārši mēs, man žēl, ka tu to saki, bet es arī to saku par sevi, jo man arī ir žēl, jo arī diezgan līdzīgi tā uztver bieži vien lietas, ka man gribās, lai kāds pasaka, kā ir pareizi, un man besīja, man tā besīja, ka man tāda sajūta ir iekšēji, un es skatos uz citiem, un viņiem tā nevajag, viņi vienkārši dara un izliekās, ka viņiem viss sanāk. Tā izlikšanās daļa, es vienkārši tā interpretēju to visu. Tāpēc mums tie, kas klausās un kuriem ir līdzīgi, ka liekas, ka visi zina labāk vai kaut kādu pareizo sarakstu ar checklistu ar darāmajiem, bet nē. Izliekamies līdz mums visiem viss sanāks. Fake it till you make it. Un tā pārliecība tiešām ir svarīga, jo nereti gadās sastapties arī ar cilvēkiem, kuri nāk ar šo pārliecību, kur zināšanas varbūt nav tik plašas, un to var redzēt, ka bieži vien viņu viedoklis tiek ņemts vairāk vērā tieši dēļ tās pārliecības. Tāpēc vajag ticēt sev un savam viedoklim un savai pieredzei. Āmen! Man liekas, visām šo ir dzirdēt tā kā medus ausīm. Jo mēs visi ejam droši vien arī līdzīgām sajūtām cauri, arī tas pats pēc manas visai ilgās pieredzes ir tās iekšējās šaubas un akadēmijā kaut vai treniņu procesā ar visām entajām prezentācijām un visu tu tās vienkārši trenējies pārvarēt un trenējies pamazām, tā kā tu saki, izlikties, bet tā treniņa rezultātā tu nonāc kaut kādā lielākā ticībā par to, ka Mums abām ar Kristiānu ir bijuši tā priekšrocība, ka mēs mācījāmies bakalauros kultūras akadēmijā, un mums ir daži pasniedzēji, kas pārklājās, un es esmu teikusi kursabiedriem, bet tas ir arī noticies tajā studiju procesā. Tagad maģistros ar jauniem pasniedzējiem, ka tas viss ir par to pārliecību. Tu varbūt nezini to savu prezentācijas tematu, tā līdz
pēdējiem, bet tei un ar pārliecību pastāsti, un te uzdod jautājumu, un tu saki, šis ir ļoti labs jautājums, paldies, es par šo tā nebiju aizdomājusies, un tu vienkārši ej uz priekšu un bliez, un tad arī tie pasniedzēji tev noticēs, jo, šis jau nav... Mēs neglābjam dzīvības, man liekas, to es saku darbā savu kolāģiem visu laiku, un arī ar studijām, mēs kaut ko iemācīsimies bišķi mazāk nekā kaut ko citu, labi nekas, bet mēs izcelsimies citās jomās, un tas, ja jau šis ir Kultūras akadēmijas podcasts, kas iespējams var tikt izmantots arī promo nolūkos šai augstskolai, man liekas, ka šī ir brīnišķīga vieta, kur tieši ir tie nozares profesionāļi, un viņi satiekās ar jauniem cilvēkiem, kas grib kļūt šajā nozarē, un tas ir iemesls, kāpēc es biju absolūtā sajūsmā bakalaura studijās, mācoties šeit, jo mēs uzreiz bijām pie cilvēkiem, kas ir nozarē, un viņi tevi ieved nozarē, un tas ir atsaucoties uz to, ko Kristiāna minēja par to tīklošanos. Mēs jau pirmajā semestrī, mēs sākām tātad septembrī un janvārī, mēs varējām būt jau uz filmēšanas laukuma Dāvija Sīmaņa filmā Tēvs nakts. Mans uzdevums bija stopēt tramvaju, bet es biju uz īsti filmēšanas laukumu un es studēju kino. Un es pirms tam biju mācījusies vienā citā augstskolā, kas bija tikai vienīgi teorija. Un man bija jāgaida kaut kāds pusotrs gads, līdz man bija kaut kāda praktiskā nodarbība, jo es studēju politiku, un tad mums pusotra gadu vēlāk mums beidzot pēkšņi bija debates, kur mums bija jāiet piedalās pašiem. Un tas bija tik nejēdzīgi, man likās. Kristiāna. Jā, es pilnībā pievienojos, un es arī esmu, kāda sakritība, es arī esmu bakalaura absolventa šeit, un es arī esmu liela ļoti šīs iestādes patriota, un man liekas, ka tieši Kultūras akadēmijā ir ļoti viegli izvērst šo tīklošanos arī starp pasniedzējiem, jo mēs esam kompakta skola un pasniedzēji ir ārkārtīgi pretīm nākoši un nav augstprātīgi un ir gatavi iesaistīties un palīdzēt. Tāpēc, jā, es pieļauju, ka tā kā tas varbūt kompaktums Kultūras akadēmija ir vēl viens pluss, kāpēc šo tīklošanos var izvērst ļoti plaši tieši arī ar nozares profesionāļiem, ne tikai saviem kursabiedriem. Jā, un ir mūsu tie pasniedzēji, profesori, docenti, kas ir profesionāļi, kas tev var palīdzēt, un arī kursabiedri. Mēs te esam arī mūsu grupiņa, mēs esam tik dažādi savākušies, ka ik pa laikam kāds var būt noderīgs viens otram. Mūsu čatiņš jau tur ik pa brīdim uzkrākst ar visādiem padomiem un ielūgumiem uz pasākumiem, un viss notiekās. Jā, nevajag baidīties arī tīkloties tātad, jā? Iet klāt, draudzēties, teikt, es gribu ar tevi draudzēties, pastāstīja, kā mēs varam draudzēties. Tas ir veids. Jā, tas tāds drosmīgs gājiens, īpaši latvieši nav tik atvērti uz to tīklošanos, bet vajag sākt izlikties, ka tu esi tīklotājs, ne? Jā, tieši tā. Nāc ar pārliecību, man ir ko tev piedāvāt, tāpēc tev ar mani ir jāsarunājās. Jā, es zinu, ka mūsu vairāki kursabiedri jau iet praksēs arī pie citiem kursabiedriem, tā kā paturpinot to par to, ka jā, mēs esam ļoti dažādi kursā un arī jau strādājam nozarē, un es arī šobrīd esmu jau sākusi darbu jaunā projektā, pateicoties kontaktiem tieši, ko es iegūts ar kursabiedriem. Tā kā... Ļoti labi. Ļoti labi. Man liekas, jūs dalījāties ar superīgām lietām, dāmas. Es te piefiksēju atsevišķas atslēgas vārdus, bet, ja mēs paskatīsimies tagad uz šī te raidieraksta sākumu, tad mēs sākām ar jautājumu, kāpēc izvēlējāmies studēt, kāpēc izvēlējās mūsu draugi, kolēģi, kursabiedri citi un kādēļ nonāca šajā maģistrantūrā. Un tad, principā, man laikam, skatāmies pagātnē, ir skaidrs, kādēļ, bet ko tālāk? Ko jūs āķis lūpā būs vēl viens maģistras, vai arī šis pietiekās, kas tālāk? Bija šim jēga, vismaz tas, vai mēs turpinām? Tāpēc es laikam jau ieminējos par to jauno projektu, jo tas nav vienīgais. Es patiesībā arī jūtos tā, ka šīs studijas arī kaut kādā ziņā ir tāda tā kā ideju banka, jo ir ļoti, ļoti daudz dažādas sadarbības jau aizsākušās, ļoti daudz projektu, kurus tagad vajag tikai brīvu laiku īstenot, un tad varēs uzrakstīt to maģistra darbu un ķerties klāt. Vai ir dzīve pēc maģistra, ja? To mēs uzzināsim pēc gada. Es braucot uz šajieni, kad mēs nācām liftā, es teicu, ka kad sāku ar draugiem runāt par to, ka es domāju par tām maģistra studijām, tad man viens no maniem labākajiem draugiem tā,
iedomājies, profesore Štāla. Un es teicu, zini, tas skan tik labi, bet vēl jātiek pie tā maģistra, lai to varētu tik līdz tam profesora grādam. Par to es nezinu vispār, bet tas skan labi. Un, man vienmēr ir, man liekas, savai māsīcai, kur ir par mani 5 gadus jaunāka, radīju riebumu pret skolu, jo es visu laiku gribēju spēlēt skolu, un es gribēju būt skolotāja, un es mācījos, manuprāt, 3. klasē, un viņa vēl gāja bērndārzā, kad es viņai jau liku mācīties angļu valodu un vēl sazinu ko. Līdz ar ko es neliekšos, ka tāda savu zināšanu nodošana tālāk varētu būt viens no maniem mērķiem, kāpēc arī es daru šo maģistru, jo, lai varētu pasniegt augstskolā, tev ir nepieciešams tas maģistra grāds, lai varētu būt kaut vai C-kurs vai kaut kas vairāk. Tad līdz ar ko, jā, man laikam tas tā iespēja nodot savu zināšanas, savu pieredzi citiem studentiem varētu būt mans mērķis. Ļoti skaisti. Cēli. Un ir ar tev, ir jau zināms nākamais profesionālais mērķis vai studiju mērķis? Pēc Kristiānas cēlās nākotnes vīzijas. Mēs varam apmainīt vietā montāžā šo. Noslēgt ar tavu skaisto nākotnes redzējumu, bet es varu šobrīd teikt, ka esmu sajūsmā. Man Kultūras akadēmija ir tāds kā lielisks lādiņš jaunām idejām, pašapziņai, kaut kādām radošam tādā dzirkstī un domāju par to, ka es varu pati, un man ir idejas, un man viss ir tāds sašūmēts un sakustināts iekšā, un es vēl skaļi neko neteikšu, bet man ir tāds riktīgs powers iekšā forši. Ļoti labi, tad mēs sakot tev sociālajos tīklos un uzzināt par jaunumiem. Bet man ļoti patīk tās atslēgas vārds, ko es piefiksēju, ir tas, ka tā iedvesma ir nepieciešama, var dabūt iedvesmu, radošumu, jauni cilvēki un tam līdzīgi, un tad par to, ka kaut kas tie skolā ir. Un tad es tā sāku, man te viens vārds pierakst, man sāk izklausīties pēc sektas nedaudz. Absolūti. Jā, studēt ir principā kā pievienoties sektai. Nav brīvu vakaru, ir tikai jāmācās, nevar nodoties savām mīļākajām lietām, bet prieks nāk. Un tu lasi obligāto literatūru. Un kāds tomēr pasaka, ka šādi nedrīkst domāt, nepareizais domu gājiens ir. Un tad tur ir savas vietas, kur tu vari izpausties. Jā, un tad tu turpini atgriezties Kultūras akadēmijā, kultūrā. Jā, es domāju, ka ja mēs vrepapojam šo sarunu, tad šis cerams būs bijis labs promo Kultūras akadēmijai. Un jā, klausītājiem vēl es varu piebilst to, ka šis mums bija studiju kursa ietveros veicams uzdevums, bet bišķi varbūt bija grūti saņemties, jo tomēr tas hokejs un Eirovīzija, viss te notiekās paralēli, bet man bija ļoti interesanti un skaidrs, ka mums trijām bez Lindas ir vēl tāls ceļš priekšā, jo viņa jau šo kalnu, kas ir saucās maģistra darbs, ir pieveikusi, bet man bija arī ļoti interesanti dzirdēt tavu pieredzi, Linda, par to, kāpēc un ko tālāk un kā tev izmainījās dzīve, ka tu aizgāji no privātā sektora, es saprotu, uz valsts sektoru, kas arī jau ir laba zīme, manuprāt, jo reti kurš izvēlās to valsts sektoru, zinot, kas ir tur ārā. Bet jā, maģistrantūra nav vienkārši formāls posms vai atgriešanās skolā, tā ir iespēja un apzināti mēs varam apstāties, reflektēt un augt, un tā mums ir iespēja nostiprināt to profesionālo identitāti ar kontaktiem, ar zināšanām un laikam jau ar to iekšējo pārliecību, kas, manuprāt, ir tas galvenais, ko mēs te arī sarunās pirms tam un tagad secinājām tikt vaļā no tā viltvāžu sindroma un ticēt sev. Ja arī tu, klausītāji, jūti vajadzību izkāpt no autopilota, varbūt šis ir tas brīdis, kad to darīt. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un varbūt uz tikšanos citās epizodēs. Jā. Paldies. Tā.